Iedec savas dvēseles sveces, un tu visu pasauli redzēsi gaišāk. Nobūt pelnus no krāsotām sirdī, kļūs vieglāk par dzīves līkločiem staigāt. Un pāri takām, kad sniegpārslis krīt, lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt, kāds pumpurs, ko neskar sāpes un laiks, kaut sidrabo matli un skumīgs kļūst vaigs. Starp ērkšķotiem ceļiem, ko dzīve mums dod, ir ar vienu saule debesīs jāatrod. Labdien! Šodien mūsu mājās ir svētki. Šodien Dāngdas pensionāru biedrība svin savu pastāvēšanas 10. gada dienu. Esam atnākuši šeit, lai viņus suminātu un apbrīnātu, cīņpilni noliek galvas par to enerģijas zirgsti, kas ar vien caurstrāvo pieredzējušos darbdāviešus. Un kaut arī mūža gājums ikvienam no viņiem vies raibos līkločos, radot bagātus dzīves stāstus. Tomēr vienmēr visu nosaka pašu vēlēšanās būt kopā un radīt sevi un ap sevi prieku. Pasauli jau turas uz tiem, kas nemaz nedomā, ka uz viņiem turas. Un mēs nevaram noteikt nec laiku, nec vietu, saulē, kur tecēt un mēnesim skriet. Un tas nav vajadzīgs, ja vien varam viens otram pasaulē garām nepaiet. Vārds Dāngdas novada domas priekšsēdētājai Sandrai Miškurs kundzei. Labdien! Man tagad negribētos teikt pensionāri, bet gribētos teikt vienu no aktīvākām Dāngdas iedzīvotāju daļām. Un tad es arī teikšu pensionāri. Bet jūs esat ļoti aktīvi, darbīgi. Man vienmēr ir liels prieks par to, ka jūs katru pasākumu spējat kuklināt ar savu deju, ar dziesmu, ar kādu vārdu, ka jūs spējat iedvesmot citus, darboties, jo tas ir jums jau no jūsu jaunības. Jums gribās darboties ar vien tālāk, un to jūs iesākāt 10 gadus atpakaļ. Varbūt šodien tā liekas, 10 gadi, tas ir diezgan daudz, bet, ja padomā, cik pa šiem 10 gadiem jūs esat padarījuši, tad tas tomēr arī ir daudz. Bet jūsos šie 10 gadi, man liekas, ir paskrējuši kā putnam viens lidojums no Āfrikas uz Latviju atpakaļ, jo jūs bijāt tik darbīgi un būsiet tikpat darbīgi. Es tā ceru, vēl daudzus gadus, un to es jums arī vēlu, jo pa šiem 10 gadiem tiešām ir daudz notikumu notikušies, un jūs katrs ar savu darbību šos notikumus esat tikai turpinājuši. Kaut vai tie paši pēdējie pagājušā gada senioru svētki, man liekas, bez jūsu palīdzības un atbalsta nebūtu notikuši Dāngdā, jo jūs bijāt tie, kur pirmie pateicāt, jā, mēs būsim gatavi darboties līdz. Un tāpat, jebkuri svētki, kuri ir Dāngdā, un ne tikai Dāngdā, jūs ļoti labprāt apmeklējat un sniedzat gandarījumu citiem. Šodien ir kopā ar jums ieradušies ļoti daudz jūsu draugi, viesi no tālākām vietām un no tuvākām, un jūs kopīgi varēsiet šodien šo skaisto jubileju šeit pavadīt kopā. Un mums ir no domas jums tāda interesanta grāmata, kurā ir sarakstīti iekšā jūsu visi šīs 10 gadas svētki, un ne tikai arī diena. Griežot torti, jūs varēsiet ar katru gabaliņu noteikti sakaršot to, ko pa
par šiem 10 gadiem esat izjutuši. Un tiešām vēlu jums visiem labu veselību, jo veselība jums ir ļoti vajadzīga. Tie, kas ir vecāki un tie, kas jaunāki iesaistīsies šajos pasākumos, tikai vairāk priecēs. Un lai tiešām šī torte jums atgriež atmiņā visus tos 10 gadus, kurus jūs kopā darbojaties, daudziem varbūt arī nav starp jums, par kuriem arī sēdīgi jānoliec galvu, bet tie, kas ir, tie var priecāties un izjust šo saldo sajūtu. Tā kā sveicu jūs šajos 10 gados, torte būs visiem, bet ziedus es došu Lavisai. Savā pastāvēšanas laikā Dagdas pensionāru biedrība mums visiem ir pierādījusi, ka dzīve var būt skaista jebkurā vecumā. Arī tad, kad mados ir sudrabs un sudrabs laistās skatienā, biedrība ir kā brīnišķīga sudrabas sakta mūsu Dagdas novada kultūrā, jo kuplina katru mūsu novada pasākumu. Bez viņas neviens kultūras dzīves notikums nebūtu tāds, kāds tas ir ar viņu. Vecumdienas var parādīt arī šādi. Esot kā sidraboti putni, joprojām mācoties lidot un sajust viens otru plecu. Šodien Dagdas pensionāru biedrība kopā ar saviem draugiem un labvēļiem ir sagatavojusi svētku koncertu. Baudīsim to! Un kā pirmie uz skatuves kāps Dagdas pensionāru biedrības deju kolektīvs Ezeri. Vadītāja Lidija Kartenko. Sagaidīsim!
just līdzi, uzklausīt un iedvesmot. Lūk, tāda ir Dagdas pensionāru biedrības nostāja. Gadiem ilgi pārbaudīta un novērtēta. Dievs vai liktenis devis pretī viņai labus, sirsnīgus, atklātus un godprātīgus cilvēkus, ar kuriem biedrība ir mērojusi dienas, nedēļas, mēnešus un tā līdz 10 gadi jau ir apritējuši. Savā dibināšanas gadā biedrība apvienoja 150 cilvēkus. Jāsaka, patiesi aktīvi bija vien 40, bet tas ir ļoti daudz. Sākums nebija viegls, bet pateicoties uzņēmībai, aktīvai, mērķtiecīgai Dagrānietei, tika īstenota lielā iecerē, dibināta biedrība. Pie mikrofona tiek aicināta Dagdas pensionāru biedrības dibinātāja Leontīna Raudīgas kundze. Sagaidīsim. Labdien visiem! Labs ties darbs, kas ir padarīts. Ar darbs tikā darīts 10 gadu. Es šodien varu mēģināt pasēt visiem tiem pensionēriešiem, tiem pensionērītiem, kuri atsasauties manā aicinājumu, bija aktīvi, piesadarīja pašdarbībā, bija īlu porstovi, kuri rūpējas par koriem pensionēriešiem, izsveicījums jubilējos. Tikai žēl, ka 5 kundzētis šodien skatos no mokļiem malēnis. Paldies tiem, kuri izturā 10 gadu ikdieną, kuri agrāk aizgo no aktīvos dzīves. No vienalga ir pie biedrības dibinošanas šūpēļa. Pēc 2 mēnešiem, kad nosadibino biedrība, mūsu bija pirmais koncerts, koncertu palīdza sagatavot. I paldies Inai, i Dzintrai, kurā šodien arī skatos no mokuļu malēnis. Paldies šodien vajag pasēt Rūtam Antonam, kuris nebūdams pensionērs, nesajāmot tikai atliecību, piesadarīja biedrības aktivitātos, spēlēja, dziedo, brauca ar koncertu ar mūsu. Jām bija labas idejas, labi padomi. Paldies Antonam. Paldies šodien gribu pasēt Viktoram Petrovskam, kuris palīdzēja uzturēt sakarus ar pirmo partiju. Pirmo partiju mūsim ziedo naudu, muzikas instrumentu iegādēja. Vairākas reizes apmakso autobusu, tā mēs varējām pabūt Saimnes nomā, rundāri spēli, balkos, vai dažos vītos. Paldies vajag pasēt Konstantinam Ančānam Ošķaunis. Jis palīdzēja uzturēt sakarus ar zemnieku saimnieku, atzīdo naudu muzikas instrumentu iegādēja, apmakso autobusu. Paldies vajag pasēt i pirmajam vadētojam, kuros izturā ne tikai pirmos, izturā visus 7 gadus, i Lidija, i Larisa. I tīpaši Larisai, ka uzēja vadēt biedrību, i nenolaida pat gronti to, ko es iesoču, no novadē līdz šodien Inai, i norganizēšu skaistu jubilejas koncertu. Lai vadētu biedrību, vajag būt labam organizatoru spējam, Larisa jūs ir, vajag daudz enerģijas, Larisa jai ir, vajag daudz pacītības, daudz nervu, izturības. No tas ārkā redzams ir, ka varēja izturēt tos visus gadus. Liels paldies Janīnai Tukišai, ka palīdzēja sarakstīt projektu, palīdzēja aizturēt projektu, i mēs varējām iesagodot inventāru, varējām iesagodot mēbeles. Ir tā skaitā nopērkam krāslus. I varējām nomainīt tos beņķus, ko mūs uztaisīja sponsorā mūs
Pirmais tagad sponsors Aleksandrs Puzanovs. Paldies Aleksandram, ka es mums uztaisīja garus beņķus pa mūsu kabinetu, mēs varējām sēdēt un atupētas grēdas. Nu, protams, sēdēt izbeigsim krāslam, ar atzeltam, ar patīkamam, nekā sēdēt izcītam grēdu, tiem beņķiem. Tā, kam vajag vajadzēja paldies pasīti. Paldies vai mūsu tagad sponsoram, kas palīdzēja mums organizējot dažādus pasaukumus. Tas ir Valērijas Blus, Romualds Nipers, Zina Lucies, Antaris, Larisa Tarutā, Andris Baduns. Nu, šodien gribu, tā kā es runāju, var sakīt pēdējo reizi, varu uzrunāt pensionerus, ka es gribu novēlēt pensioneriem, un ne tikai pensioneriem, visiem klātesošiem, kustīgi un lustīgi nodzīvot ne tikai 16. gadu, no visu atlikušu dzīvīti, cik ir lemts steigot peitu mori zemīti, zem tos plužos saulītis. Nu, mums atcinājums teica, rožinotīs pa zemi ir veselību, bet patīkamāk nekā organizēt pensionerus. Nu, organizatori neicas. Dejo Asūris tautas nama līdīdeju grupa Balzāms Dvēselī. Vadītāja Ainas Ronka. Davidas pensionāru biedrības svētkos sveic Baltkrievu biedrība Verbica. Pie mikrofona Baltkrievu biedrības Verbica vadītāja Tatjana Gagarinska. Sagaidīsim. Шановні сябри, дорогі наші співачки, ансамблі «Івушки» і їх керівник Лариса Куртиша.
Віншую вас з нагоди десятигоддзя стварення творчага калектыва. На працягу уже 10 гадоў вакальны ансамбль «Івушка» спявае таксама і нашу беларускую песню. Тым самым захоўвае і популярызуе беларускую культуру ў Латвіі. Вы з'яўляецеся неад'емнай часткай багатай, разнабаковай і шматнацыянальнай культуры Латвійскай Рэспублікі. Жадаю ансамблю «Івушка» далейшых творчых поспехаў, цікавых знаходаў, позитивных выступлений, признания глядачов и поваги. Поважанные артисты, а вам кожному жадаю здоровья, добробыту, мира у сердце и думках, богатого цудовными подеями життя. А віншавальные словы дозвольте завершить радками популярной белорусской песни. Мы вам жадаем, как до ваших хат стежки не веду ни врач, ни адвокат. И как было вам всем наверху, легко на сердце и тяжко по жалку. Dzied Baltkrievu biedrības Verpica vokālais ansamblis Akolica. Vadītāja Tamāra Starovoitova.
Vārds apsveikumam Svariņu tautas nama vadītājai Ernai Šļaputei. Dārgie jubilāri, speciāli neteicu pensionāri, bet jubilāri. Jums sirsnīgs sveiciens no svariņiešiem. Protams, kā mēs vēlam jums daudz stipru veselību un vēl daudzus gadus būt enerģiskiem, aktīviem, smaidošiem. Un, protams, gribam uzdevināt, Larisai, protams, jums visiem ziedus un to, ko nopirksiet plaši, protams. Protams, muzikāls sveiciens no Svariņiem. Я люблю
un sadarbība ar Krāslavas pensionāru biedrību. Un šodien krāslavieši ir šeit, lai suminātu darbdāviešus. Pie mikrofona tiek aicināts Krāslavas novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Edmunds Gekiša kungs. Sagaidīsim! Labdien! Cienījami Daugavas pensionāru biedrība, cienījami Daugavas novada domas priekšsēdētājs un te Viškuras kundu piedodiet, es jau cienīgi, kuri atbraukuši šodien svinēt 10. gadu dienu Daugavas pensionāru biedrību. 10 gadi tas ir laiks, ko var domāt, kā ir pagājis laiks, kā bija sākums kāds. Un jau teica, kā bija sākums. Tas bija 10 gadi atpakaļ. Pensionāru biedrībai galvenais mērķis veidot aktīvu dzīvesveidu pārējiem pensionāriem. Tas ir galvenais mērķis, lai cilvēkiem aktīvi piedalītos dziedāt, dejot, sportot. Tā ir viena no galvenajiem, bet vēl mērķis ir galvenais, lai cīnītos par labklājību pensionāru, aizsargāt tiesības pensionāru, kas ir arī ļoti grūti jautājumi, bet biedrībai pēc statutiem to jādara. Cerams, ka arī Daugavas novada pensionāri to dara. Pensionāru darbs, tas ir pilnīgi brīvprātīgi darbs. Un galvenais ne tik cik biedru, bet cik to aktīvu, kas aktīvi piedalās visos pasākumos. Un šodien gribētu pateikt, ka Daugavā tieši bija tā pilsēta. Pagājuši gadu notika 14. dziesmu dēļu svētki Latgales novada seniori. Tas bija vislabākie svētki pēc manā vērtējuma. Un cienījami priekšsēdētāji, ziniet, es piedalījos visos svētkos. Un to tieši šīs svētki bija pateicoties tieši atbalstam, viss, kas saistīts ar novada domu galvenais, un pārējiem tie, kuri atbalsta pensionāru darbu. Bez atbalstā. Ziniet, krieviski labāks, ka biedrība vienmēr ar procenotu slukoju. Tas ir ļoti nepatīkams darbs, bet, ja tu gribi kaut ko sasniegt, to jādara un jāiet pa iestādēm, lai kādu pasākumu izvērst, kas ir jābūt. Cerams, ka galvenie tie atbalstatīji, tā ir doma. Kā Krāslavā, tā arī Daugavā. Citams vai ne. Bet šodien gribu sveikt, Larisa, jums jau bija gatavs kolektīvs, bet kolektīvs virzas uz priekšu. Un tagad 10 gadu laikā bija, runāsim tā, visādi, kā vienmēr. Un ziniet, ir tādi cilvēki, kas speciāli gribu pateikt arī noteikti jums bija. Ziniet, krieviski labāks, ka bet только поете и танцуете. Man bija atbildi uzreiz, a jūs sēdiet mājās, neviens jūs netraucēt. Jautājums, kur jūs piedalījāties? Uzreiz, ka tiem cilvēkiem. Noteikti bija arī tādi. Tie, kuri sēd mājās, viņiem tas tā. Viņi jūt, ka pensionāru biedrība laikam viņam nav tikai var kaut ko pensiju, jā. Bet es jautāju, piedalījāties parakstu vākšanā vai akcijas, kad braucam? Nē, sēžot mājās, bet pensija indeksācija tieši tam dēļ itika. Larisīna, es jau saku runāt par to, es pilnīgi arī atbalstu to, ka ja nebūtu atbalstītāju, būtu daudz dzīvot. Bet lai jums veicās un cerams, ka būs tā. Mums kolektīvu
tā no 7. Tagad tā, tas ir vokālais ansamblis, kurš nodibināts jau 5 gadu, bet tas ir skolotāju, senioru ansamblis. Ar aplausiet uz skatuves sagaidīsim Krāslavas novada pensionāru biedrības vokālo ansambli Varavīksne vadītāju Tatjana Vagale. Aplausus! Labdien, darbie draugi! Mēs sveicam jūs ar 10. gadu jubileju. No siltiem vārdiem, siltas jūtas dzimst, kusturētus veselē, kas gadiem krājās. No siltiem vārdiem asas sāpes rīst un rodas sajūta, ka beidzot esi mājās. No siltiem vārdiem nevar iegādīties, jo siltu jūtu nevar būt par daudz. Varbūt ir vērts tiem acis palūkoties, varbūt kā to, kad mīlestību sauc. Jūs sveic ansamblis Varavīksne, vadītāja Tatjana Vagale. No
Латгалия – край голубых озер, звонких рек и речушек. Мы любим наш родной край за его гармонию природы и людских душ. Гармонию так трудно уловить, найти в обрывках фраз и мыслей, нащупать пульс, душою оживить, напевом содержательным и чистым. Теплых трав слепочет кузнечик, облаков разогреют края. На земле много катится речек, но у каждого речка своя. Даугава, Даугава, нам так с тобою светло. Dejo Dagdas pensionāru biedrības deju kolektīvs Ezeriņi. Vadītāja Lidija Kartenko.
Pie mikrofona tiek aicināta Dagdas pensionāru biedrības deju kolektīva Ezeri pirmā vadītāja Ina Zandres kundze. Sagaidīsim. Labdien, mīļie! Man tiešām tā interesanti 10 gadi ir pagājuši kopš tā brīža, kad ir dibināta pensionāru biedrība. Laiks ir paskrējis nemanāmi ātri, un droši vien to padarīto darbu arī ir ļoti daudz. Bet es gribētos atcerēties tos laikus, kad Leontīnes kundze, es un dziedāšanas skolotāja Cintriņa sākām pirmos mēģinājumus. Tiešām atsaucība bija liela. Dejotāji, dziedātāji, un man gribas atcerēties, ka arī teātri spēlē pensionāri. Un veiksmīgi un interesantas izrādes varēja vērot Dagdas iedzīvotāji. Laiks ieliek savas korekcijas, viss iet un mainās. Varbūt tā aktivitāte, pēc manām domām, ir tā kā mazāka no pensionāru puses. Protams, tas ir katra ziņā. Bet šeit ir tā vieta, kur saplūst vienkopus gan garīgais, gan skaistais. Jo dejā, dziesmā, laižoties, iekļaujoties, man šķiet, ka aizmirstas tā dienas steiga un varbūt pat veselības problēmas pazūd un pazūd arī kāda ikdienišķa rūpe. Bet es no sirds sveicu dejotājus, dziedātājus, gan atbalstītājus, kas šodien kuplina mums šo koncertu, 10 gadu jubilejas koncertu. Žēl, ka skatītāji mums ir tā kā pamaz, bet liels paldies tie, kas atbalsta, tie, kas brauc vienmēr uz mēģinājumiem, un prieks, ka pensionāru biedrības kolektīvi ir tie, kas vienmēr kuplina Dagdas tautas namā visus pasākumus. Un, protams, visā Latvijā arī šī biedrību kustība ir tik tālu ir sāorganizējusies un kuplinājusi tiešām seniorus, kad notiek jau, es tik neprotu pateikt, kuri dziesmu un deju svētki. Tātad pagājušā vasarā notika pie mums Dagdā. Tiešām liels prieks, ka mūsu Dagdas dome, tad, kad es vēl strādāju, un es tā jūtu, ka arī šobrīd atbalsta tiešām kultūras darbiniekus, atbalsta pašdarbiniekus, atbalsta visus pasākumus. Tāpat kā Ģekiša kungs teica, bez atbalsta, bet tiešām, grūti to visu panākt. Viens tas, ka ir biedrība nodibināta, bet otrs ļoti grūti to saturēt un to darbu turpināt. Es novēlu visiem aktīvākajiem senioriem būt vēl aktīvākajiem, vēl papildināt dziedātāju, dejotāju rindas. Un Larisai es no sirds novēlu veselīgu, pacietīgu, gribas spēku, jo vajag vienu, kas to visu velk, un tiešām lokomotīvi ar ļoti daudz eļļas un ļoti daudz visādiem labumiem, lai to spētu izdarīt. Jo tas tiešām, tas nav apmaksājums darbs, tas ir varbūt pat lielākā daļa ir sirds darbs. Atbalstīsim biedrību un atbalstīsim visus vadītājus, kuri strādā mūsu novadā ar šīm biedrībām. Paldies, Larisa, un paldies, Leontīne, ka mēs bijām tie pirmie kosmonauti, pirmie pionieri, kas iesāka šo darbu. Dzied Dagdas pensionāru biedrības sieviešu vokālais ansamblis Ivuški. Vadītāja Larisa Tukiša.
Pie mikrofona tiek aicināta Andrupenes tautas nama senioru deju kopas Velcītes vadītāja Gunta Strēča. Mīļie dargas pensionāri, gadā ir tikai 2 dienas, kurās mēs neko nevaram iesākt. Viena ir vakardiena, un otra rītdiena. Tādējādi šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un galvenokārt dzīvotu. Velcītes novēl jums daudz kopīgu darbu, daudz kopīgu atpūtas brīžu, galvenais – labu veselību. Un dāvinām jums veselības uzlabotājus. Pie mikrofona es aicinu Asunas un Ķepos pagastu pārvalžu vadītāju Žannu Aišpuri. Ar atraktīvo paliecienu, ar fantastisku pakiezienu, šodien Dagdas pensionāru biedrība svin 10 gadu jubileju. Sirsnīgi sveicam svētkos, lai jums vienmēr kaits Dievu solis, skatītas balsis, stipra veselība un, protams, grības spējas. Larise Ziedus un mūsu kolektīva Nelgala Dāvana. Bet uz skatuves jau kaujas gatavībā ir Asunas tautas melnām līnīdeju grupa Balzāms Veiselei.
Baltkrievu biedrības Verbica vokālais ansamblis Akoļice.